nāca, skatoties, tagad es varēšu tā teikt. Ienāca prāti gaiša doma, ja? Tā kā puse ir pabeigta, noņemt. Jāfilmē, nav ko filmēt, bet jāpabeidz projektu gan. Labs rīts visiem. Jautājums ir tā, kā to apjomu paveikt 2 dienu laikā. No vienas puses nav nekas sarežģīts, vienkārši materiāli ir, cerams, ka ir. Pakāpeniski to visu var izdarīt, bet, protams, nē, un vienam to ir sarežģīti izdarīt, bet tā būtu jāiet. Jo bez jumts, attiecīgi ar to tādu tekošu jumtu, nevar turpināt kaut ko iekšēji strādāt, vajadzētu kaut ko darīt. Tagad mēģināšu to pakāpeniski vismaz uzsākt un pabeigt, sekot līdzi. Beidzot man plāns ir izdevies, es kaut kā nepareizi mēģināju no citā leņķa izlikt ārā no jumts. Tagad man sanāca, skatoties, tagad es varēšu tā teikt, vismaz drošāk absolūti iestrēgts, starp sījām turpināt strādāt. Un tas sanāca tā, ka korpus turās, un es varu ar abām rokām strādāt. Man nav stingras pārliecības, ka to būs jādara no augšas, bet es mēģināšu faktiski izdarīt kaut kādu tādu caurlumību šeit no lejas un strādāšu uz diezgan stipras pamatnes, kuros ir, bet ne ar kāpnēm, un es izdarīšu tā no lejas. Tas būs drošāk, jo tajā pusē krīst no 3,5 metriem nav labākais. Šeit no šīs otras puses arī nepatikāvi, bet no iekšpuses es nekur nekritīšu. Es turēšos un, attiecīgi, tāpat arī uzklašu to atpakaļ. Tas ir izcinājums. Galvenais tagad ir tos dēļus vienkārši no vidus izdabūt ārā. Un es tikšu augšā uz jumts. Ienāca prāti gaiša doma, kamēr te ir apmēram tā tumsā, pustumsā. Vienkārši atzimēt, tas būs vieglāk man atzimēt vienu to augstumu visās sijas. Un pēc tam es varēšu vismaz diezgan viegli taisnot to līniju. Tagad man ir tāds Japānu stīla jumts, ka tur nevar zināt, kur tur taisnā līnija, kur nav un tā tālāk. Principā esmu pusceļā, ja? Tā kā puse ir pabeigta, noņemta, un tā vismaz es tā uzskatu, ka tas ir tāds smagākais, varbūt ne. Un tad palika vēl viena puse. Šeit ir drošāk, jo tā aiz tās puses ir siltumnīcas jau stiklot nesen tikko, un šeit nav, tur tikai kaimiņi. To, jā, ok. Dārgie draugi, jums ir demontēts, pagāja kaut kādi 4,5 stundas, samērā droši, un tagad būs jādomā, kā man no tiem pašiem materiāliem uzbūvēt jaunu jumts konstrukciju,
kura būtu izturīga, kura būtu pareiza un kuru pēc tam varētu teikt, eksploatēt. Turpinājums. Un tagad, principā, ir pamatēts izmantot tādu sandviču no 2 40 mm dēļiem, kas bija savulaik, es nezinu, tur tā kā padomju laikos vagonus taisīja no tiem, līdz ar to viņi gandrīz kā mūžīgi. No tiem 3 sijas ir uzliktas, kas ir redzamas aizmugurē. Un tagad es mēģinu viņus, tā kā piestiprināt konstrukciju, lai nenorauj jumts, jo jumtam, jāpaliek tur, kur jāpaliek, neskatoties uz to, kāda mums laika apstākļi ir sagaidāmi notiku. Ja? Tā kā tā, turpinam darīt, turpinam strādāt. Risināsim situāciju šāda veida. Te man ir vieta, kur es iepriekš bildēju, liekot kameru, skatoties uz tā. Vakarā, naktī, man nav tā kā
Jāfilmē, nav ko filmēt, bet jāpabeidz projektu gan. Un tad šajā vietā ieliku sev to prožektoru. Cerams būs redzams un varēšu tā kā pabeigt. Nu, vismaz kaut kā dažas sijas. Ko? Traks laiks. Lietas apsola, bet es cenšos paspēt. Un tagad taisu uz tā visas vecas materiāla bāzes, no to jums pārklājumu. Tas ļoti biezs, cerams izturēs visus sev, tā kā visu laiku apstākļu ziema, vasara, lietus un viss tā. Jāsāk, pirmais dēļas iet. No ko tad? Jums vēl nav pabeigts, lietas ir, nu tā kā ir rezultāts, mazs baseinītiņš iekšā. Nu tagad neko, tagad ņemšu un mēģināšu dabūt ūdens no šejienes, lai strādātu kaut kā. Ok, labs rīts visiem atkal. Un kāpēc es tā zaļi? Nē, man elektrība ir, viss ir, tikai šī 9:30. Nu, sestdiena. Nu, varbūt arī jāpadomā, ka cilvēkiem arī nedaudz. Tā kā līdz ar to pagaidām pazaļiešu rokas instrumentiem. Un pēc tam, pēc kaut kādiem 11 sākšu varbūt to skaļāku. Klāt jumts no lejas ir drošāk, bet ilgāk. Tu vienmēr uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Bet, nu, to var darīt vienam. Bet, nu, ilgi. Nē, nu, labi, nav tik traki. Nu kā, tūlīt parādīšu, kas tie izskatās. Man ir šāds tāds, nu, biezs. 40, cik tur ir centimetri. Nu jā, 40 centimetri. Biezs dēļu gabals. Kurš ir, principā, šeit ir jāgriež. Jā, redzēt.
Un šitais gals varētu būt izmantojami. Kāpēc lai ne? Bet tie maksā ļoti lielu naudu. Bet, ko man darīt, lai tas būtu ātri? Es, principā, nerauju ārā. Tas nav. Es vienkārši tur, kur vajag, viņus apgriežu. Atfleks. Ko darīt? Variantu citu nav. Nu tā ir. Viņi izturīgi būs. Ko tur ir tagad? Tur dēļiem viss ir. Es nezinu, cik tur gāda ir. Nu, vairāk par 50. Krietni vairāk. Smuki sanāca. Principā šitais uz robežas ir. Tā ir mana, tā teikt, atbildība. Nu, nezinu. Tā. Labi, jūs nevienu nesakiet. Tādu es tu tā kā izlāju cauri. Labi. Nākamais solis apgriežam nagus. Tad man ir devis. Nu, vismaz kādu 4 eiro vērtībā. Hups un gatavs. Var lietot.
Nu, protams, man ir iet ilgāk, jo es taisu visu, nezinu, kur tu reizi izmantotiem materiāliem. Līdz ar to, protams, man ir grūtāk, ilgāk, bet tas ir daļa no tā visa piedzīvojuma, ka tu nevis paņem jaunu smuku materiālu un vienkārši sagriež un sataisi, bet tu ieslēdz prātu, ieslēdz loģiku, tu sasortē, tur diferencē, ko var izmantot, un tā ir tā sarežģītība. Un tā ir tas prieks taisīt kaut ko lietojamu no nelietojamu. Tā ir tas princips, pēc kura es vados.